Mūsu projekta tēma ir par osteosintēzes implantiem. Projekts OsteoWood. Osteosintēzes implanti ir implanti, kas ir paredzēti salauzta kaula sastiprināšanai, lai viņu sadziedētu un atjaunot tātad kaula funkciju. Un mūsdienās klasiski zelta standarts ir osteosintēzes implanti no titāna vai nerūsējošā tērauda. Mūsu gadījumā vēlētos viņiem piedāvāt alternatīvu, kas ir veidota no blīvinātas koksnes. Pati ideja par koksnes izmantošanu kaula implantiem sākās pirms 4 gadiem, kad pie mums ieradās 2 mikroķirurgi no mikroķirurģijas centra ar ideju, ka varētu taisīt implantus no koka. Šīs idejas pamats nāk no doktora Ezerieša, kas bija kardiologs 90. gados. Viņš ļoti mīlēja kadiķus, viņam bija kadiķu plantācijas, un viņš izveidoja kadiķa gūžu, kuru arī patentēja un ir veterināra medicīnā izmantoti tie un ir ļoti veiksmīgi pētījumi. Augošs koks un kauls cilvēka ķermenī, arī dzīvnieku ķermenī, ir ar ļoti līdzīgām īpašībām, un gan fizikāli mehāniskām, gan arī tā uzbūve un struktūra ir ļoti līdzīgi. Īpaši nozīmīgs šis implantu materiāls ir tieši pacientiem, kuriem ir alerģiskas reakcijas uz metāla implantiem. Lai arī tas ir mazs procents cilvēku, 3 līdz 5%, tomēr viņu gadījumā tas ir ļoti būtiski, jo šīs reakcijas var būt ļoti traģiskas veselībai. Vienlaicīgi tas varētu būt iegūms arī visai sabiedrībai, jebkuram pacientam, jo titāna implanti, lai arī ir zelta standarts un vēl joprojām ir labākais, kas mums ir, viņu stingrība, jeb cietība, jeb neelastība ir pārāk liela, un tad, kad šis kauls tiek sastiprināts, šis implants paņem uz sevi balsta funkciju, un kamēr kauls dzīst, kauls sāk slinkot, un tad, kad mēs šo implantu noņemam, tad ir līdz pat 25% atkārtotu lūzumu. Mūsu gadījumā mēs iegūtu implantu, kuram elastība ir līdzīga ar kortikokaulu, jeb šo cietā kaula daļu. Mūsu implants vairs nekonkurē šajā balsta funkcijā, tāpēc arī šie atkārtotie lūzumi varētu būt ievērojami mazāki. Projektā OsteoWood mans mērķis ir izstrādāt vītni, iestrādāt viņu esošajā implantā, bet ja nedaudz atskatāmies vēsturē, tad liela diametra koka vītnes ir jau zināms vismaz pāris 100 gadu. Kaut vai tiem pašiem galdnieku galdiem, kur ir vienkārši saspiests spīlis, tad šis izaicinājums ir tāds, ka man ļoti blīvai koksnei un ļoti smalkai koksnei, kas parasti sastāv diametru no 2 līdz 4 mm, man ir jāspēj iegriezt vītni, kas līdz šim nevienam nav izdevies.